Šodien mēs esam mežā, un man bija ideja, kā vislabāk pārbaudīt produktu. Tas ir dabā, dzīvē. Šis ir Latvijā ražotas zīmola Karma zeķes, kuras saucās Daily Socks for the Military. Viņu sastāvā ir 40% merino vilna, un man bija ideja uzvilksim vienā kājā, kur mums ir parastie pārgājieni zābaki, tāds, kuri zina visa Latvija, un otrā uzvilksim botu. Pastaigāsimies, kaut gan ārējais salīdzinoši silts, man liekas, augsts nebūs nevienā no otrā, bet galvenais iekāpsim kaut kādā grāvī vai peļķē un saslapināsim kājas un pastīsimies salst vai nesalst. Ārprāts, te tās sūnes tiegrims tik dziļi, ka man jau botas ir pilnībā slapjas, bet es vēl nejūtu kājas sausas. Dzenīts augšā, žēl, ka nav binoklis līdz paņemts. Pišķiņ tikai pastaigāties, reiz var pateikt, šajā zeķēs ir daudz siltāk nekā iepriekšējās. Neteikšu, kas bija iepriekšējais pa zīmolu. Pēdas pilnīgi tā kā karstas paliek. Tā kā es pieļauju, ka šīs zeķēs būs silts arī ne tikai staigājot aktīvi, bet arī, teiksim, stāvot. Apavi jau no sūnām ir pilnīgi slapi, bet iekšā es to nejūtu. Kamēr testējam, pasties var atradām. Cik viņi ir milzīgi. Ak, jēziņ. Tā, nu te man ir ideja iekāp bišķiņ iekšā. Zābacīši gan ir mitūdens necaurlaidīgs, bet botas noteikti nav un ūdens ļoti augsts, bet vienamēs mēs tā fiksi iekārpam netīšām. Ai. Nu jā, bota ir slāpja, zābakam ir pilnīgi vienalga, bet mēs varam mēģināt arī zābakus kaut kādā veidā samitrināt, kaut bišķiņ. Jā. Zābaks nepaliek slapš. Nu, ielīst iekšā kaut bišķiņ, joham bumbiņa rārā. Ok, tagad ielī. Labi, es, protams, pārspīlēju, es pa daudz samitrināju to botu, cenšoties samitrināt zābaku, un zābaks samirka visam bišķiņ, bota izmirka absolūti pilnībā. Es novilku zeķi, izgriezu viņu, uzvilku atpakaļ. Un, godīgi sakot, ārā +8, tagad +10, es nejūtu īpaši nekādu starpību. Jā, nu tur bija, bišķiņ iežvampājas. Bet silda tik un tā ir silti. Nav baigas starpības starp to botu vai to zābaku. Tā izmirka pilnībā un tāpatās ir silti un to var turpināt ar pārgājienu bez liela diskomforta. Tā kā zeķēm lielie 2 īkšķi uz augšu.